Šišovics pretējā pusē. Meties Holts acīt un uzreiz pats piespiež ripu pie lēt. Maļenkīgs. Un viltīgi Zainuļins ierēda ripātos atlets. Ripa pret apmelu un no nulles leņķa būtībā raidīja ripu. Tieši tur, kur diemžēl vajadzēja trāpīt. Viss, viņam pat nebija laiks skatīties, kur atrodas Holts. Jā, nu gadās arī tā. Gar Holta gurnu un vārtu stabiņu ripa ielec vārtos. Tad īsti ārā Maļenkis iegūst vēl arī dažas sekundes. Maļenkis nevar spēli turpināt, bet tiesnesis atradās turpat blakus. Netika fiksēts pārkāpums. Maļenkis bija ar ripu skaļāka vēl. Ņemot vērā arī arēna lielāka. Jā, vai otrā virzienā tas var mainīt spēles likteni kardināli. Bukārts izdara metienu vārtiem, ripā atlec vārtu priekšā, kur ripa tur mējā un centās to ievadīt vārtu priekšā. Bet vēl viens meties, tur Būrsmā ripa paliek, bet joprojām zonā. Šķiet, ka līdz šim labākā iespēja, neizdevās. Es atklāt sakot nepamanīju tiesneša žestu. Lūk, šī iespēja mējām, neizdevās viņam ievirzīt ripu vārtos. Iespējams, ka par bloķēšanu noraidīts Galviņš, šeit, grūti pateikt pret Varanakovu. Un spies slidot atpakaļ. Nē, vēl labāk. Kosā un Kovals. Šajā brīdī Kovals glāb. Gandrīz jau līdz galam apspēlēja. Gandrīz bulītis Hosam sanāca. Tas atļauties. Nomierinies, lūk, Hosas izgājiens. Līdz kā visu pareizi viņš izdarīja. Viņš pagatā nosēdās Kovais un arī paspēja nulli patraucēt nedaudz. Mēs skatāmies vēlreiz. Kosa. Pietiekam augumā ar Ražens ir Kovais un atliek nosēsties, ja nepārcels ripu pār, tad arī īsti kas nesanāks. Labi fiksēja ripu, viņš neatcita vārtu priekšā, tur jau Štāls arī bija tuvumā klāt un ļoti, ļoti daudz tas nozīmē šādā serijā. Un te ripu arī savos vārtos jau ieslidina Nilsons. To dot labprātīgi iniciatīvu. Un nav ar priekšas Bičevskis. Lieliski iespēja, metiena iespēja bija Mārim Bičevskim. Sprukts. Krišjāns Rēdliks. Krišjāns metiens nobloķēts, diemžēl, bet jānotur ripa zonā metiens no pretinieka, kas ir ripa zonas garām vārtiem. Pārpils, protams, nav, jo mazākumā spēlē Torpedo. Kļūdamies piespēlē, ripa jau Torpedo zonā, bet tā pretiniekam. Un tā jau vidus zonā un viens pret vārtiem. Diemžēl sezona būs beigusies šodien. Pieliek tomēr punktu šai spēlē un šai sērijai. Torpedo līdzutēju vēlme braukt uz Maskavu piepildījās. Torpedo bija pārāks. Mazliet, bet tomēr bija pārāks. Kas regulārajā turnīrā finišēja 2. vietā. Jā, tomēr liels izmaiņas arī. Konferencē tieši tā. Šā gada Torpedo un pagājušo pat divas notiks nākamā sezona. Var saprast komandas kapteiņu niknumu un neapmierinātību. Arī kausa izcīņas spēļu sērijā. Apsveicam Nižņi Novgorodas Torpedo. Uzvarēja ar 4-3 spēļu sērijā. 7. spēlē 2-0. Bet neviena slikta vārda